Jā, tātad prezentācija būs par diviem tiesību subjektiem, par energokopienām un par dzīvokļu īpašnieku kopībām. Jāsaka, šie divi tiesību subjekti ir zināmi šaurai nišai, respektīvi pat neapzinoties to, ka mēs esam kā dzīvokļu īpašnieki, mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājās, un mēs esam dzīvokļu īpašnieku kopību biedri jau uz likuma pamata. Plašāka sabiedrība īstenībā tā to neapzinās, un dzīvokļu īpašnieki neapzinās. Un es to ir daudz jautājumi tātad par to, kā tad šīs divas formas miedarbojās, jo arī energokopienas ir salīdzinoši jaunas. Un to es labāk varu salīdzināt, veicot tādu salīdzinošu analīzi. Ja Gunārs izstāstīja par būtiskākajiem regulējumu aspektiem, kas skar energokopienu. Šeit viņas būs salīdzinājis ar kopību, un tālāk būs secinājums, vai tas ir tas pats, kā labāk šīm formām nedaudz sadarboties, vai tā sadarbība pārklājās. Nu, lūk, un tad par visu pēc kārtas. Tā, pie vienas varbūt nedaudz apakaļ, nesākšu tā salīdzināt analīzes, es gribēju vēl pastāstīt pāris uzsvaru. Šodien īstenībā ir 30. datums, un 30. datums ir tas brīdis, kad trešajā skatījumā plenārsēdē Saeima skata regulējumu tieši dzīvokļu īpašnieku kopību identifikātoru piešķiršanai un šim reģistram. Kādēļ tas ir būtiski? Tādēļ, ka bez šī mājas darba īstenībā daudz kas no iecerētām atbalsta programmām gluži vienkārši nestrādās. Tādēļ, ka dzīvokļu īpašnieku kopības netiek uzskatīti par tādiem pilnvērtīgiem tiesību subjektiem, darījuma partneri gluži vienkārši neredz, pamatā tās ir finanšu iestādes, un tieši šī semināra kontekstā arī elektroenerģijas tirgotāji neredz dzīvokļu īpašnieku kopības kā sadarbības partnerus. Nu, lūk, un līdz ar to rodās tāda, kā lai saka, nedaudz absurda situācija, ka faktiski ir jāveido starpnieku organizācijas, tās atbalsta programmas tiek taisītas, iesaistot biedrības, iesaistot pārvaldniekus un arī līgumi, faktiski tie slēgti par elektroenerģijas pārdošanu koplietošanas telpām ar pārvaldnieku, nevis ar kopību, kas īstenībā ir īstais darījuma puses tajās attiecībās. Nu, lūk, un tad, ja mēs skatāmies tālāk un salīdzinām šīs dzīvokļu īpašnieku kopības un energokopienas pēc pazīmēm, kas raksturo šos tiesību subjektus, mēs paskatāmies, kas tad ir tas energokopiena. Energokopiena var būt jebkurš tiesību subjekts, tā tas ir ierakstīts likumām, tālāk gan ir nianses nedaudz, kas ļauj secināt, ka tikai tiesību subjekti, kas ir juridiskās personas, var būt energokopienas, bet par to nedaudz vēlāk. Turpretī dzīvokļu īpašnieku kopība ir īpaša veida tiesību subjekts, tā nav juridiskā persona, bet tai piemīt tiesību spēja un rīcības spēja. Nu, jāsaka, ir tā, ka kas ir kopība? Kopība pirmo reizi parādījās augstākās tiesas senāta spriedumā, SKC 109, tika analizēts, kas tas ir. Viņi tika pateikts, ka būtība tāda, kad līdzīgi kapitāla sabiedrībām, biedrībām, cilvēciskām sabiedrībām un pilnsabiedrībām. Bet problēma ir tāda, ka parasti cilvēki visas lietas, ko viņi saskata, vai visas parādības, viņi mēģina klasificēt. Tā klasifikācija ir gaužām vienkārši. Ir juridiskās un fiziskās personas, un pārējie tiesību subjekti paliek ārpus tā mūsu redzesloka, un šādi ir tieši noticis ar dzīvokļu īpašnieku kopībām. Tās nav ne fiziskās, ne juridiskās personas. Tas ir īpaši veida tiesību subjekts. Un tieši tāpat kā fiziskās un juridiskās personas, viņas var uzņemties saistību, būt par prasītāju atbildētāju tiesā. Tieši tas pats. Faktiski tā nianse ir tātad nodibināšanā. Ja mēs apstāmies, kas veido konkrētās šos tiesību subjektus energokopienas gadījumā, tie ir biedri vai daļu turētāji, respektīvi mēs varam izvēlēties būt kā biedri, līdzīgi kā pēc biedrības principa, vai mēs varam būt uzņēmuma īpašnieki. Izvēle ir divu veidu. Un biedru loks faktiski ir pateikts fiziskās juridiskās personas, tad mazie vidēji uzņēmumi un lielie uzņēmumi varbūt ar nosacījumiem. Tāpat var būt pašvaldības un citas publiskās personas, bet uzreiz var teikt, šeit ir aizmirsts par dzīvokļu īpašnieku kopībām, kas neiet zem šīs klasifikācijas. Iespējamie risinājumi, protams, ir tādi, ka kopību pielīdzināt juridiskai personai, tā mēs esam darījuši, teiksim, nodokļu tiesībās, grāmatvedības jautājumos, attiecībā par kredīti iestādēm. Vai otrais vērt vaļā konkrēto regulējumu, pateikt, ka arī energokopienas biedri var būt dzīvokļu īpašnieku kopības. Tas ir cits risinājums. Nu, lūk, un dzīvokļu īpašnieku kopība ir
tie dzīvokļu īpašnieki, kas ir mājā, šeit nav faktiski nekāda ierobežojuma. Dzīvokļu īpašnieks var būt jebkurš, varbūt pašvaldība, varbūt valsts lielais uzņēmums bez jebkādiem ierobežojumiem. Protams, pamatā tās ir fiziskās personas. Tālāk nākamā pazīme, cik nosacīti brīvprātīgi ir dalība šajā tiesību subjektā. Dzīvokļu īpašnieku kopībā tā ir obligāta. Visi tie, kas ir dzīvokļu īpašnieki, bez viņu piekrišanas, tikko mēs iegādājamies dzīvokli, mēs kļūstam automātiski par šīs tiesību subjektu biedru. Turpretī energo kopienās dalība ir brīvprātīga. Šeit jau mēs redzam, ir pirmā jau atšķirība. Tālāk izveidošana. Kā jau minēju, tad tiesību subjekti šī energo kopiena kļūst par energo kopienu brīdī, kad viņi tiek reģistrēti energo kopienu reģistrā. Turpretī dzīvokļu īpašnieku kopības tiek izveidots sadalot dzīvumu māju dzīvokļu īpašumos. Vienalga, vai tas notiek uz darījuma pamatu vai ar tiesas spriedumu. Tajā brīdī, kad zemesgrāmatā parādās dzīvokļu īpašumu, bez īpašiem ierakstiem valsts reģistros dzīvokļu īpašnieku kopība ir nodibināta. Par reģistru, par kuras runāju, šeit ir vairāk identifikātoru piešķiršana, kas ir plānots, viņi notiks automātiski, bet kopības pārstāvju iesaistas, tiks uzģenerēts identifikācijas numurs un citi rekvizīti, tādējādi padarot saprotamāku citiem darījuma partneriem šo dzīvokļu īpašnieku kopību kā iespējamo līgumslēdzēju pusi. Par mērķi. Tātad šeit arī tie mērķi dažādi. Faktiski energo kopienai tas ir likumā noteikts mērķis, ir jāsniedz labums biedriem, vietējai kopienai un būtībā vērsts uz savstarpējo sadarbību, kurai nav peļņas gūšanas nolūka, lai ražotu un patērētu elektroenerģiju, ja mēs runājam tieši par elektroenerģijas kopienām. Dzīvokļu īpašnieku kopībām mērķis ir cits. Tas ir mājas kopīšanas esošās daļas pārvaldīšana, un šeit nākamais jau ir nedaudz sasaist ar energo kopienas to mērķi. Kopība ir veids, kā dzīvokļu īpašnieki apvienojās, lai savas atsevišķās intereses, teiksim tā, īstenotu, jo visi komunālo pakalpojumu līgumi pamatā viņi, protams, ir vajadzīgi individuālam patēriņam, elektrība, ūdens, kaimiņiem no tā, teiksim, nekāds labums nerodās, ka mēs tērējam vairāk vai mazāk, bet mēs apvienojamies kopībā, lai noslēgtu vienotu līgumu, un tas ir vienkārši efektīvāk nekā mēs slēgtu katrs individuālu līgumu, turklāt tas bieži vien nav iespējams uzskaits specifikas dēļ. Nākamā pazīme. Tātad statūti. Energo kopienai vienmēr ir nepieciešami statūti. Savukārt dzīvokļu īpašnieku kopībām nav statūtu. Viņu darbību reglamentē likums. Faktiski tur ir noteikts tie mērķi un darbības virzieni, kādēļ eksistē dzīvokļu īpašnieku kopības. Par atrašanās vietu. Atrašanās vieta dzīvokļu īpašnieku kopībai tā vienmēr ir dzīvokļu īpašuma māja, varbūt vairākas mājas, kas ir vienlaikus sadalītas dzīvokļu īpašumos, un kur dzīvokļu īpašnieki veido vienu kopību. Energo kopienai viņi var atrasties jebkur. Nav teritoriālā ierobežojuma. Protams, ir vēlams, ja tas arī saskana ar mērķiem, lai būtu vietēji mēroga un attiecīgi tas nestu labumu kaut kādam, teiksim, vietējai kopienai, jo kopiena parasti ir teritoriāli ierobežoti. Lūk, un nākamais jautājums ir par tātad, vai dzīvokļu īpašnieku kopība ir energo kopiena? Nav. Viņa nav energo kopiena, tas ir pavisam cits tiesību subjekts, un viņi arī nevar darboties kā energo kopiena. Protams, var iet virzienā tādā un mainīt normatīvos aktus, kad pielīdzināt, respektīvi, un tā dzīvokļu īpašnieku kopība varētu būt energo kopiena, bet jautājums, vai tas vispār ir nepieciešams, tāpēc, ka tā pirmkārt ir problēma ar dalību. Vienā gadījumā tā ir brīvprātīga, vienā gadījumā tā ir obligāta. Šie mērķi nav savstarpēji tādi, kā lai saka, savienojami. Un jāsaka, kaut kur jau tās līdzības ir, teiksim, energo kopienai un kopībai, tādēļ, kad abos gadījumos tas princips ir tāds, ka mēs neko neņemam ārā peļņas formā, mēs ieguldam tikai savu īpašumu uzturēšanā un savu mērķim. Tur ir, teiksim, tā līdzība, bet jāsaka, tie darbības virzieni ir pilnīgi dažādi. Lūk, un tātad nākamais jautājums ir tāds par
vispār liederīgi. Vai viņi viens mājas mērogā ir liederīgi kaut ko tādu nodarboties. Nu, principā, kāpēc mēs vispār salīdzinām šo energokopienu un dzīvokļu īpašnieku kopību? Tas vairāk ir jautājums par mūsu pieredzi, kā sabiedrības pieredzi savstarpējā sadarbībā. Un, jāsaka, ir bijis ļoti negatīva tāda kolektīvā pieredze padomu laikos, un pēc tam nākamā, kas mums ir pieredze saprotamā, mums ir apvienošanās mājas pārvaldīšanā. Un līdz ar to mēs kā cilvēki meklējam tuvāko tādu savu saprotamo sadarbības modeli un runājam par mājas mērogu. Lai gan īstenībā tas energokopienu mājas mērogā tas ir par maz. Faktiski tas ir stipri par maz. Labākais iespējamais risinājums ir cits kolektīvais veids, jo, ko Gunārs minēja, teiksim, kad elektroenerģijas aktīvie lietotāji rīkojas kopīgi. Viņi netaisa formālu energokopienu, bet ir tas mērķis mājas ietvaros sadarboties. Tas teiksim, būtu daudz, kā lai saka, efektīvāk. Cits starpā, esmu veicis tādu aptauju, kā cilvēki redz to energokopienas mērogu. Jāsaka, no 238, tikai 8 personas teica, jā, mēs mājas mērogā redzam to energokopienu. Parasti ir lielāka izvēle vai nu kvartāla mērogā, pašvaldības mērogā, vai pat arī visas valsts mērogā. Nu, lūk, un tad tas jautājums ir vairāk tāds pašiem atbildēt dzīvokļu īpašniekiem un arī politikas veidotājiem energokopienu jautājumos, tad attiecīgi, kādas būs tās atšķirības iespējamās regulējumās starp energokopienu un tie bonus esamība energokopienā. Un turpretī citām tādām sadarbības formām, vai viņas būs identiskas, un kur tad, teiksim, šī forma tiks nosacīta celta saulītē un teikt, ka tā ir tā īstā, uz kurien virzīties. Nu, lūk, un šeit, jāsaka, ir daudz būtiskāka loma dzīvokļu īpašnieku kopībai kā energokopienas biedram. Te tiešām ir augsts pienesums, un tā, teiksim, dalība varētu būt ļoti svarīga. Un kādēļ? Tādēļ, kad faktiski māju jumtus varētu un vajadzētu izmantot kā vietas, kur varētu tikt izvietot objekti. Un tad šie objekti varētu tikt nodoti kopienas rīcībā un attiecīgi izmantot kopienas enerģijas ražošanai. Un šeit tieši ir ārkārtīgi būtiski, lai šī kopība varētu būt kā biedrs, viņi varētu līdztekus citiem dzīvokļu īpašniekiem gūt labumu no šīs kopīgās enerģijas ražošanas. Nu, protams, tā dalība ir brīvprātīga, katrs dzīvokļu īpašnieks var izvēlēties, vai viņš iestājas energokopienā, tāpat arī dzīvokļu īpašnieki var nolemt, vai viņu dzīvokļu īpašnieku kopība ir šis biedrs. Bet, lūk, šeit es saredzu, ka būtu vajadzīgi grozījumi, jo dzīvokļu īpašnieku kopības nav starp tiem subjektiem, kas varētu būt par energokopienas biedru. Tas būtu tas pienesums un turpmākā rīcība. Tas būs no manas puses viss. Paldies! Paldies liels Mārtiņam. Ir arī atnācis jau Mārtiņam viens adresāts jautājums, kuru tātad uzdošu primāri tūlīt. Un tātad, vai izveidojot energokopienu dzīvokļu īpašnieku kopībā, dalība būtu obligāta visiem dzīvokļu īpašnieku kopības biedriem? Nu jā, tad jau minēju, tad ir divi dažādi šie tiesību subjekti. Izveidot energokopienu papildus dzīvokļu īpašnieku kopīgai dalība, protams, būtu brīvprātīga. Tas nozīmē tikai to, ka dzīvokļu īpašnieks, kas ir kopības biedris, varētu izvēlēties stāties vai nestāties energokopienām. Liels paldies par šo atbildi, un centīšos arī atbildēt uz vienu diezgan būtisku jautājumu, kas izskanēja arī iepriekš. Tātad, kāds ir, vai šobrīd jau tirgotāji piedāvā? Tātad apstiprināšu, pārliecinājos, tiešām publiski ir izvietots jau trīs tirgotājiem, tātad Elektrum, tātad TET un arī Enefit pārstāvjiem jau tātad ir publiska informācija par piedāvājumu energokopienām, bet pievērsīšu uzmanību, ka tas ir saistošs pienākums visiem tirgotājiem. Tātad arī pie jebkura cita tirgotāja jūs esat tiesīgi vērsties kā minimums vismaz pēc universālā pakalpojuma. Jā, nobeigumā es vienīgais gribēju uzsvērt, tieši elektroenerģijas tirgotājiem būtu jāslēdz nākotnē no 1. janvāra šie līgumi ar dzīvokļu īpašnieku kopībām, respektīvi pretējā gadījumā tā sistēma īsti nestrādās, kā viņi ir šobrīd, jo šobrīd darījuma partneris par koplietošanas enerģiju ir pārvaldnieks, un attiecīgi mēs uzstādām iekārtu mājā, tad tā loģika ir kāda, arī ražotājs kļūst, pārvaldnieks kļūst par ražotāju, kur īsti nav tā doma. Ir doma, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ražot elektroenerģiju un ar viņu dalītos.
Vai arī būtu biedrs un ļautu uzstādīt šo iekārtu tātad kopienas vajadzībām. Bet šeit piebildīšu, ka normatīvais regulējums mums, protams, ļauj darboties arī kopīgošanas tātad pakalpojumu nodrošinātājiem un attiecīgi, tad, kad ir paredzēts izmantot arī trešās puses kādu atbalstu šīs te energo kopienas, tad iepazīstamies ar enerģētikas likuma prasībām tieši šajā jomā.